Labdien visiem! Esmu DJ PM2AM, mācījos Ritmu institūtā producēšanas programmā pie štekera, Andrijs Kirilovs viņu sauc. Sadarbojos ar tādiem bāriem, loungeiem, klubiem kā Pussy Lounge un Radio Bar. Taisu mašapus brīvajā laikā, kad sanāk. Daudz staigā un daudz spēlē pa brīvdienām. Tāds es esmu muzikālais cilvēks. Novēlu Ritma institūtām, lai viss turpinās, viss daudz vairāk uztaisīt kaut kādu mega super pasākumu priekš visiem DJiem vasarā. Tiekamies balītēs. Čau, mani sauc Oliks un skatuves vārds ir DJs Alekso. Pabeidzu Ritma institūtu 2008. gadā. Mans pasniedzējs bija DJs Greens, Jevgeņs Kočetkovs. Sāku spēlēt tik līdz pabeidzu Ritma institūtu. Pašlaik spēlēju Radio Bārā, kā arī braucot ļoti bieži ārpus Rīgas uz Jelgavu un Valmieru. Novēlu Ritma institūtām daudz jaunu DJu, kas ļoti vēlās būt par pasaules slavenākajiem DJiem, un ceru, ka arī Ritma institūts kļūs krūtāk nekā Red Bull Music Academy. Čau, mani sauc Madara, arī pazīstam kā DJ Mandy Freeman un Dub Sister. Pabeidzu Ritma institūtu 8. gadā, mācījos pie DJ Rud. Vēlos teikt lielu paldies viņam un paldies Aivaram par Ritma institūtu atvēršanu. Paldies par visām suprīgajām ballītēm, paldies par iespēju apgūt DJingu, miksēšanu un daudz ko citu. Un vēlējums daudz foršu ballīšu, lai viss izdodas. Čau, Eduards, uzvārdā Kresis, arī skatuves vārds Kresis, bet tagad it kā esmu pārgājis uz Vecrīgas ballīšu guru, DJ MC Kresis, jo arī tiek daudz izmantots mikrofons, un Vecrīgas ballīšu guru iesauku iedeva bijušā posta pasākumu organizators Jānis Cunskis, un ļoti iepatikās, un pie tā arī tagad pieturos. Esmu rezidents un dvēsele bāram Pussy Lounge Vecrīgā, Mārstaļielā 14. Esmu arī rezidents tagad vienreiz mēnesī Valmierā multiklubā, Jelgavā 4 baltos kreklos un arī Jelgavā klubā Tonus. Pagājušajā gadā spēlēju beach partijā visas 3 naktis Player Red Lounge teltī, kas bija, man šķiet, vispār pats labākais, kas ar man līdz šim bija noticis manā DJ mūžā. Ritma institūtā mācījos producēšanu pie viena no vispār visforšākajiem cilvēkiem, kādas vispār zinu. Iesauku, ka viņam ir štekeris, tie, kas zina Ritma institūtu, protams, zina viņu. Producēšanas nodarbības ļoti palīdzēja ne vairāk kā tieši kā producentam attīstīties, jo tādā plānā es neesmu, diemžēl, attīstījies tālāk, bet tieši palīdzēja izaugt kā DJiem, saprast treka uzbūvi un ļoti palīdzēja miksēšanā visas tās nodarbības. Novēlējums Ritma institūtam, dariet, ko jūs darat, tas ir labi, ko jūs darat. Tas palīdz tikai attīstīties cilvēkam, kurš zina, ko viņš grib, un ja tu zini, ko tu gribi, tad atnākot uz Ritma institūtu, tev uzreiz ir tās programmas, kuras tu var izvēlēties un attīstīt sevi tālāk. Tā kā tikai uz priekšu. Atrast var katru ceturtdienu, piekdienu, sestdienu, Mārstaļielā 14 vairā Pussy Lounge. Rīgā 94,9 FM, Liepājā 97,1 FM vai www.capitalfm.lv katru ceturtdienas vakaru no 8 līdz 10 radiošovā Thursday Twist. Čau, man sauc Mihails Dubrovs, mans skatuves vārds ir Mike Diskoid. Pirmsākuma DJingā bija tāds, visiem, es domāju, skolas, kultūras nama, tas bija tāds pats sākums. Pēc tam jau iestājoties Ritma institūtā vēl nebija tas cerētais uzreiz klubiem tur. Bet, uzreiz pirmais arī pasākums klubā, ja nemaldos, bija Cherry klubs, kad arī tikko iestājoties Ritma institūtā bija. Tad arī PMK vēl tāds nevisais pošs DJs bija, bet attīstījos, un tad jau mācoties Ritma institūtā arī gāja visu priekšu. Pabeidzot Ritma institūtu, iestājos reāli Jelgavā Tonsā bija City Music Cup, iestājos tur ar
DJ Ambercraft kopā back to back. Un tad vinējām viņu tā kā, un tad arī izveidojām vēl ar brāli Dimitriju Dubrovu, izveidojām projektu Ideology of Sound, popularizējām viņu, jau tā kā izbraukājām pa klubiem pasākumu. Tas 2009. gadā tas Ideology of Sound projekts stiliņš vēl bija tā kā progresīvs house, tech house, bet tagad jau 2010. gadā, kad mēs viņu tā kā vairāk popularizējām, tad jau arī mūzikas stils, ja godīgi mainījās, diezgan daudz izbraukājas Mecer, tepat Rīgā dēsēlās, bumbuksos, un diezgan daudz nodeva savu laiku. Bet Bermudā bija tā visvairāk. Es īstenībā iesaku daudziem tie, kas tiešām tā kā vēlās, apgūt kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, apmeklēt Ritmu institūtu, un pašam Ritmu institūtam es novēlu augt un attīstīties. Kaut kas gan krietni attīsties. Čau, man sauc Laura, un skatos vārds ir DJ Sunset Girl. Ritmu institūtu es draudzējos jau 3 gadus kopš 2008. gada, kad es pirmo reizi šeit iestājos pamatu kursā DJingā. Un pēc tam es turpināju padziļināto DJ kursu, un pēc tam es turpināju producēšanu mūzikas pie štekera. DJot mācīja man DJ Rud. Pirmie pasākumu, kur mēs uzstājāmies, te bija Ritma institūta organizētie, un tā bija lieliski iespēja sev parādīt un iegūt jau kaut kādus kontaktus un, kā teikt, prakses iespēja. Tā bija lieliski, jā. Tad, kad tika pabeigts pilnībā Ritma institūts un kad, kā sacīt, kad es aizgāju jau savā DJ dzīvē, tad jau bija iegūti kontakti, draugu loks, DJ loks, kas organizēja pasākumus, dažādas projektus, kurie varēja ņemt dalību. Piemēram, man tāda pastāvīga sadarbība ar DJ Saint, kurš organizēja pasākumus Harmony of Soul iekš Club Essential. Un, protams, arī spēlēts daudz kur Latvijā, teiksim, tajā pašā Liepājā, Firebarā, Jelgavā Tonusā, Valmierā Multiklubā un, protams, daudz kur Rīgā. Nolēmums Ritmu institūtam būtu vairāk domāts DJam Aivam un DJam Rud, lai viņi izskolātu tādus DJus, lai tad, kad viņi būs pensijā, lai arī joprojām pulknēnus nerakstu, būtu tādas ballītes, kā tikai. Čau, man sauc Vilnis, man skatos vārds ir DJ Woofer. Ritmu institūtā sāku mācīties 2008. gadā, ja nemaldos, pamatu kursu, tā kad apguvu pamatus, pēc tam izdomāju, kad tiešām interesanti, turpināju mācīties padziļinātajos pie DJ Rud, un tam pie DJ Green, un tagad patreiz studēju dotajā brīdī producentus. Pirmie pasākumi, kuros esmu piedalījies, bija Ritmu institūta organizētie pasākumi Ritmu institūta Jam. Tas bija Pulkvedī, studentklubā un nemaldos arī Jelgavā, Tonusā bija kaut kāds pasākums, arī tur sanāca ar Ritmu institūtu uzstāties. Patreiz tāds rezident DJs, varētu teikt, ir radiostacijā FNUK, tas ir Londonā radiostacija fnuk.com. Tur ir viņiem vairākas radiostacijas, tad radiostacijā, kas raida tehno mūziku. Tātad mans novēlējums Ritmu institūtam ir droši vien, kad par cik es tagad vairāk mācos producēšanu, tad varbūt, kad beidzot izdodās kādam Latvijas producentam izsisties tā, kad vairāk pasaulē, jo DJ konkurence pasaulē ir vienkārši nesalīdzinām lielāk nekā producentu un varbūt kādam izdosies. Novēlu, ka kāds izsitās. Čau! Mani sauc Ilze Cimaška ar skatuves vārdu DJ Cīmā. Es esmu meitene, jo tāpēc es to pateikšu, jo bieži domā, ka Cīmo ir džeks, bet meitene. DJ Cīmā. Pirmsākums vispār nevis ar DJingu, bet ar mūziku. Ir mūzikas skola, bērnu mūzikas skola, vispār interesi par ballītēm, tusiņiem tā tālāk. Un var teikt arī, ka tā muzikālā gauma ir vairāk balstīta tieši uz tusiņiem, kuros patīk atrasties, kuros patīk baudīt mūziku, tieši tāda, ka man patīk. Un būtībā uz to izvēli ir balstīta arī tā kā muzikālā gauma, kas ir izveidojusies, nostabilizējusies, bet joprojām mainās, jo, teiksim, ja pirms gadiem kaut kādiem 3, es teiktu, only just soulful house, tad tagad ir pilnīgākā soļanka ar pat, neteikšu, ka es spēlēju R&B, bet arī ar R&B melodijām, ar house, ar funku, latino funku un bez stila ierobežiem. Soļanka.
Un iesākot ar to, kāda saistība man ar Ritma institūtu, tā sākās 2005. Gadā, kad vienkārši nejauši televizorā ieraudzīju Ritma institūta reklāmu un sapratu, yes, vajag. Un tas bija mans tā kā pirmā pieredze, tad pagāja gadi 3, mainījās dzīve, un 2008. gadā es atgriezos padziļinātajos Ritma institūta kursos. Un pēc tam DJ karjerā, artdirektors klubā, un aiziet joprojām attīstība klubos Latvijā, ceru, ka ne tikai uz priekšu. Par to pašu pieredzi klubos ir tā, ka pirmā pieredze, tāda ritīgākā, laikam sākās ar Kuba kafē, ar latīno vakariem, salsām un tā tālāk, kuru es visu laiku gribēju tā kā modernizēt un tā tālāk. Man teica, nē, tikai salsu, mums vajag tikai salsu. Un tad es sapratu tomēr, kad man tas latīno ir tūs, un es sāku atlasīt vairāk kā soulful house un latīno funkus un dažādus latīno, kas mani noveda arī pie radio, pie savā Ritma de Latino raidījuma, kas iknedēļu skan trešdienās Radio Capital FM, lai gan tagad ir neliela pauzīte, bet es domāju, tas nebūs punkts. Varat ieskatīties arī radio ierakstos Ritmo de Latino LV mājaslapā, bet par mani uzzināt, kur es spēlēju katru nedēļu, kādos klubos, pasākumos un tā tālāk, manā mājaslapā www.cimo.lv. Bet klubi, kur patstāvīgi spēlēju, tie ir klubs Madhouse un D-Style, kur es šobrīd esmu arī rezidents. Iespējams, pastāv tāds iespējas, ka Ritma institūts varbūt ir tieši jauniešiem ap 18 gadu, kas interesējas par mūziku, bet uz sevi var attiecināt to, ka arī cilvēkiem pēc 25, pēc 30 gadi, kuriem tiešām ir interesi par mūziku un vispār, kas grib realizēt sev mūzikas laukā, Ritma institūts, domāju, ļoti atvērts pret to, un vecums nav šķērsis, galvenais ir mūzika un interesi par to. Un Ritma institūts, es domāju, aug, izaugs, turpinās savu attīstību, tik līdz pastāvēs mūzika. Čau!